Pirmā vieta, kas man piesaistīja laupus un arī pašus zirgus. Bet tā mana dzīve tālāk turpinājās, ka man aizsūtīja uz pilsētu. Bet es nepametu zirgus. Es turpināju ar tiem nodarboties. Iedzamies kā jau parasts puika slimnīcā. Tikai vienīgā starpība bija tā, ka mans vectēvs bija zobārsts, un tāpēc man nācās dzimt nevis parastajā, bet zobārsta kabinetā. Vectēvs bija ņēmis rūpes par mani, ko jau kopš pašas bērnības. Ar vecākiem vispār neļāva kontaktēties. Vectēvs man iemācīja, ka darīt citiem sāpes, griežot zomus laukā, ir patīkamākā lieta pasaulē. Un tā es nolēmu kļūt par zobārstu.